Tā kā mans sapnis ir izdziedāts pateicoties tam, ka man šantažēja Latvenergo. Ja es iepriekš neapmaksāšu visu to naudu, man Iļiča lampiņa man nebūs. Nu, lūk, lai šeit uzbūvētu mazu koku guļbūves baļķu būdiņu, padzīvot savus pensionāru gadus prom no Rīgas, vajadzēja elektrību, lai varētu strādāt un taisīt. Nu, redzēt, un te iet garām līnija. Nu, un tagad, lūk, no tā staba, kur tur ir tā kaste, pat tās var redzēt, ja? Līdz šitai vietai, lai pievilktos līniju, man faktiski bija jānomaina visa kilometru 600 metru gara līnija. Latvenergo sadales tīkliem jāuztais topogrāfija, tur projekts 3100, cik tur tos latus, es tā neatceros precīzi, ja? Nu, lūk, izvilka 47 betona stabus, kurus pēc tam nozaga un izvazāja, es parādīšu, kur vēl guļ. Un tajā vietā, lūk, salikt šos te koku stabus. Un tagad tur tanī pusē pie Ogpura mājas tur ir transformators, no kura var redzēt, tur ir kabelis. Nu, pie šitā te stabu var redzēt kabelītes. Ja? Tātad to visu to kilometru, tur vairāk daļu vilka apakaļ kabeli man. Un tur ir kastīte, skaitītājs. Nu, un no skaitītāja līdz šitai vietai, protams, ar lāpstiņu pats mierīgi ieroc kabelīti, ieliec gofrēto trubu, ieliec kabelīti un pievelk šitai te pie tās tēļu čupas, kā saka, ja? Tur ir mana viss tā vaina. Nu, tas izmaksāja 8500 rupi rēķinot, plus vēl braukšana, nervi, nepatikšanas un visas ķezas kopā. Nu, un lūk, tagad redzēt, kāda man ir šeit baļķa mājiņa. Skaista, ne? Tā tie 8500, ko es biju cerējis uzbūvēt baļķa mājiņu, tagad te.